Labvakar, dārgie skatītāji! Klāt kārtējais vakars, raidījums Nāc TV. Iepriekšējā raidījumā mēs iepazināmies ar Ilzi un Kristapu, ar kuriem mēs runājām par jāšanas sportu. Šī vakara raidījumā mēs turpināsim par to runāt, jo ar vienu raidījumu priekš šī sporta veida nepietiek. Labvakar vēlreiz! Labvakar! Labvakar. Turpināsim ar tādu lietu, ka šoreiz mēs parunāsim varbūt daudz mazāk tieši par to pašu sporta veidu, par sacensībām. Tad mēs pieskārsimies uz beigām, jo es tev vēlreiz gribēšu pajautāt par tām Rīgas sacensībām, kuras tu uzvarēji, kas nebija nevienam izdevies, par kurām mēs arī ieminējāmies iepriekšējā raidījumā. Es vairāk gribētos tagad paskatīties no sociālās puses uz to visu. Man vairāk interesē tas ieguldītais darbs, ieguldītie līdzekļi. Kam ir tādam jānotiek, lai mēs ne tikai gūtu atbalstu, bet arī, teiksim, ne tādu palīdzību. Es negribētu arī nosaukt kā palīdzības saucienu, bet tas tāds, apmēram, sporta veids ir. Viņš ir gana populārs pasaulē. Kas ir ar viņu Latvijā? Kur ir tās dzirdīgās ausis? Jo, jā, no vienas puses paskatoties, būšu atklāti, es nezināju par tādu lietu. Es nezināju par to, ka mums Latvijā ir, teiksim, pasaulē zināms sportists, kas 3. gadu pēc kārtas piedalīsies pasaules kausā. Tad, kad es sāku meklēt par tevīm informāciju, tā informācija ir pieejama, un viņa ir pieejama diezgan plaši. Bet atkal skatoties Latvijas mērogā, tā informācija ir ļoti skopa. Skatoties pasaules mērogā, tā informācija jau ir plašāka. Salīdzināsim kaut vai Vāciju ar Latviju. Labi, Vācija ir šausmīgi reizes lielāka nekā Latvija. Bet kas ir tas, lai mēs dabūtu tādu atspoguļojumu, kā tas notiek Vācijā, kā tas notiek Zviedrijā, lai mēs dabūtu viņu Latvijā? Jāsaka, jau mazliet vēsturiski jāšanas sports Latvijā noteikti nav no tiem populārākajiem. Mums ir hokejs, basketbols, mazliet futbols, varbūt, pārsvarā. Jāšanas sports, piemēram, Zviedrijā ir viens no populārākiem. Vācijā ir ļoti populārs. Ļoti populārs Vācijā. Zviedrijā viņš ir viens, pirmais, otrais apmēram. Zviedrijā tādos veiklos kā Depo tirgo zirglietas, inventāru, tur apaušus, sviedrenes, sagas, jātnieku apģērbu. Tur uz katras tur ir tas jau vien ir rādītājs. Šādi veikali, zirglietu veikali, un zirgi ir ļoti daudz, un ir ļoti, tur gan arī katrā sētā ir zirgi audzē un nodarbojās ar to, kas hobija līmenī, kas sporto, kas profesionālā sportā. Bet arī pa televīzijas parādēm tur ļoti daudz ir par zirgiem. Tas ir viņiem ikdiena ļoti. Mums tas ir mazāk. Normāls, kārtīgs sporta veids. Kaut gan olimpiskais, protams, arī. Olimpiskais arī. Kaut gan, teiksim, Amerikā tagad apvienoja Austrumu līgu un Rietumu līgu vai zonu ar mērķi popularizēt sportu aizvien vairāk, jo viņi arī uzskata, ka pie viņiem sports nav populārs. Viņi grib, man liekas, sasniegt tādu beisbola līmeni, vai pietuvoties vismaz tam. Bet, teiksim, mums no mūsu redzes punktu no Latvijas liekas, ka ar ko viņi tur vispār nodarbojās un par ko viņi domā, jo pie viņiem tas ir tiešām arī ļoti populārs sporta veids, salīdzinot ar Latviju. Jo nevienam teiksim, nav noslēpums, kad Latvijā staļi nav vienā no tiem labākajiem stāvokļiem, taču arī. Ir atjaunoti un... Tas ir ļoti atkarīgs no, teiksim, tā nevar teikt, ka staļi nav tajā labākajā stāvoklī. Tas ir ļoti atkarīgs, man liekas, arī no tā katra staļa saimnieka un kaut kādām spējām, mērķiem un tā tālāk. Mums ir arī ļoti labi staļi, tā nav. Ir arī tomēr jauni uzcelti pa Eiropas standartiem staļi un viņi kļūst arvien vairāk un pēdējos gados, varētu teikt, ka šajā ziņā Eiropa mums nāk pretī ar projektiem, visiem līdzfinansējumu, un tas arī daudz palīdz. Pamazām arī iegūst sporta veids popularitāti. Tas ir ļoti jūtams mazās sacensībās, kur dalībnieku skaits maršrutos līdz 80 centimetriem metram ir nebeidzams.
pirms kaut kādiem vēl 4 gadiem, 5 gadiem tas nebija iedomājams, bet tagad ir tā, ka ap 100 dalībnieku ir šādos te maršrutos, kas, tas ir ļoti labi priekš mums, jo no tās lielās masas iespējams, ka izaugs arī kāds tāds sportists kā Kristaps Neratnieks. Ja mēs tā paskatāmies, pirms tam mēs pieminējām 88. gadā, tika uzvarēts. Sergejs Šagurovs piedalījās Olimpiādā. Un Rīgā pēdējo reizi, kad uzvarēja? Pasaules kausa posmā Rīgā pēdējo reizi uzvarēja Kristaps pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu. Bet pirms Kristapa? Andis Vārni 2009. gadā ar Grand Libero. Un pirms viņa? Guntars Siliņš 2001. Un Vitālijs Mutuls 7 gadi? Vēl atpakaļ. 90. pašā sākumā. 7 gadi starpā. Sanāk no 2001. līdz 2008. Jā, bet tas, teiksim, tādos tehniskajos sporta veidos, kā, nezinu, tur Formula 1 vai BMX, vai, nezinu, vai BMX ir tehniskais sporta veids, bet, saprot, ko es domāju. Lai riteni saliktu kopā. Tur, bobslejs un tur kāmanas vai kaut kas tāds, ir tā, ka, tu iegūsti pamazām, kā bobslejs, teiksim, ja viņi tur 10 gadu ir to sportu būvējuši, lai viņi būtu šobrīd tur, kur viņi ir, ar ārprātīgu darbu, ar ārprātīgu entuziasmu, būvējuši kamanas, ņēmušies, trenējušies, cīnījušies un plēsušies. Un, teiksim, ja mūsu bobslejs šobrīd ir, līderi, tad, tas ir diezgan skaidrs, ka vēl kādu laiku tas saglabāsies, līdz varbūt kāds cits pacelsies. Tas notiek šādos tehniskajos sporta veidos. Ja, piemēram, Mihails Šumhers un Ferrari vienu brīdi bija absolūti neuzvarami, viņi bija neuzvarami katrās sacensībās vairākas sezonas. Šajā sporta veidā tas pilnīgi un absolūti tā nav. Jo šeit nekad nevienās sacensībās tu nevari prognozēt, kurš uzvarēs. Un tas nav brīnums, ka teiksim, tas Latvijas posms un latvieši Latvijas posmā Rīgā ir uzvarējuši ar tādu gadu starpību. Jā. Jo sportisti, kas var uzvarēt, ir vairāki. Favorīti ir vairāki katrās sacensībās. Un jo tev ir augstāks līmenis, vairāk zvaigznes sacensībām, jo sacensības ir prestižākas, jo lielāks skaits jātnieku, kuri visi var izlikt perfekti. Bet tas ir... Kāpēc nesanāk vai kāpēc sanāk, ar ko tas ir izskaidrojams, tas arī ir tāds neatbildams jautājums. Mūsu sportā tas ir neatbildams jautājums, manuprāt. Nezinu, Kristaps kā jātnieks varbūt domā savādāk. Tev ir kāds, kas min uz papēžiem. Saka, nē, es tev noķeršu tūlītās, pagaidi. Es jau tāds pats esmu. Arī citiem es tūlītās citas noķeršu arī. Mums ir tāds... Varbūt mazliet vēsturiski, ka mēs uzvarējām Rīgas posmā 2 gadus pēc kārtas ar vienu to pašu žirgu. Tas 13. ir vēsturiski šajā gadā. Jā. Tas ir arī pasaulē. Sacensības notiek simtiem, ļoti daudz. Ja? Šādi turnīri kā Rīgā, pirms notiek. Ļoti reti, kur notiek katru gadu. Katru gadu tur notiek konkrētā pilsētā. Konkrētā vietā, konkrētā gandrīz vai datumā. Konkrētā pilsētā, konkrētā datumā. Katru gadu notiek sacensības sava līmeņa tur. Un ļoti reti, kur vienā pilsētā uzvar viens jātnieks ar vienu to pašu zirgu 2 gadus pēc kārtas. Kaut vai viens jātnieks ar 2 dažādiem zirgiem, ar vienu zirgu, tas ir vēl lielāks tāds brīnums. Jā, mums Rīgā tā izdevās. Bet tas ir, vai tas ir tā kā veiksmes stāsts, vai tas ir smags darbs? Viss kopā. Smags darbs. Jo tur veiksmi mazliet. Patiešām veiksmē tur ir jābūt ļoti lielai, jo tam zirgam pateikt, ka tev kājas ir jāsarauj, lecot pāri šķēršļiem, un tev man ir jāklausa. Mums meitenēm, kas sēž tribīnēs vai kas palīdz un atbalsta, piemēram, liekas, ka katram zirgam ir tomēr tā sava sacensība vieta, kas viņam patīk. Piemēram, konkrētiem zirgam Kontiņu šķiet, ka kleisti ļoti patīk. Ir, teiksim, vietas, kurās viņš negrib un nelec, un viņam, mums liekas, ka nepatīk, un tāpēc viņš negrib. Jātnieki, kas pārsvarā ir vīrieši, varbūt tā mūsu meiteņu tām emocionālajām runām un sajūtām nepārāk tic un neklausās, bet tas ir tas mans kaut kāds izskaidrojums, ka katram zirgam arī, tāpat kā cilvēkiem, mums ir kaut kādas, teiksim, kafejnīcas, kur mums patīk iet un ir, kur mums nepatīk iet. Zirgam arī šitā arēna man patīk. Te es startēšu, te es centīšos. Te ir daudz cilvēku, kas uz mani skatās, tāpēc man ir vērts censties. Man, piemēram, liekas, ka Kristapam ir viens tāds zirgs, kurš jūt
to sacensību nozīmību un kuram patīk ļoti tā kā sevi parādīt. Un, man liekas, ka jo vairāk cilvēku un jo atbildīgāks starts, jo viņš vairāk cenšas. Tā ir taisnība, jā, tā ir taisnība. Arī zirgam, viņš jau ne jau katru dienu vēlas censties, viņam arī ir savs garstāvoklis, savs vēlme, kad viņš grib vairāk, kad mazāk. Mazāk nogurs no sacensībām vai tieši vairāk nogurs no sacensībām vai laika apstākļi arī, tāpat kā mūsu varbūt ietekmē drusciņi. Jā, citam zirgam varbūt tās vajag vairāk mieru, kur skatītāji vispār klusums vispār nekā nav, jo viņš ir ļoti uz visām pusēm reaģē, dzird un redz. Un citam vajag klusumu, un tad viņš iet tai maršrutā un lec, viņš lec labāk. Jā. Citam zirgam vajag mazliet vairāk tieši uzkurināt publika un visu kopā. Man, piemēram, Kontabilinī, tas ir tas galvenais zirgs, un esam pamanījuši, ka viņam patīk tieši vairāk pasākums, kad ir lielāks, vairāk skatītāji, viss tāds šovs vairāk. Es viņu ļoti labi saprotu. Jā, visi mēs gribam būt uzmanības centrā. Man uzreiz tāds jautājums ir, kad zirgam ir savs garastāvoklis un vēlme un vēl visādas lietas. Kā ir uz tālām sacensībām, uz Poliju aizbraukt ar to zirgu? Viņš nevar to visu ceļu nostāvēt kājās. Viņam taču kaut kas ir jādara, viņš gan jau jāapstājās, jāizstaigā, jāpabaro. Tur diezgan viss plānveidīgi jāveido. Jā, zirga transportēšana ir grūta lieta, gan visvairāk tieši zirgiem. Bet jā, kaut kādas noteiktas attālumus līdz, pieņemsim, 1000 kilometriem braucam, parasti bez apstājas, lai ātrāk nokļūtu galā. Zirgs visu laiku stāv. Viņš varbūt uzēd sienu, ūdeni apstājamies, padzerties. Bet, ja ir jābrauc kaut kur tālāk, 2000, tad ir jātais pieturi, ir jāizlādē kādā stāvī, ir jāatpūšās, tur zirgiem ir jāpaguļ. Staļi ir pretīm nākoši. Jā, ir. Pieņemsim, ja caur Latviju kāds brauc un piezvana, Kristap, es varu pie tevīm uz nakti zirgu atstāt, viņam pasaka, jā. Viss nebūs nekas. Mēs esam pretīm nākoši. Jā, jā. Vai tev kādreiz ir sanācis tā, ka tev kāds atsaka, pieņemsim, stāvokli, vai tā nekad nav bijis? Pārvietojoties. Šajā jātnieku sabiedrībā tomēr viens otru pazīst diezgan daudz. Mēs esam pazīstam, zinām viens otru un var sarunāt. Protams, gadās, kad vienkārši vietu nav vai ir aizņemts. Tas vienīgais gadījums īstenībā. Vienīgais, ja nav vietu, ir pilns. Ja ir brīvas vietas, tad vienmēr cilvēku pretīm nākoši un palīdz. Un jā, lūdzu, brauciet, palīdziet pa nakti, brauciet tālāk, vēlāk. Tā nav problēma. Viens uzreiz tāds baigais jautājums. Pasaules zvaigzne. Kas ir jāšanas sportā? Tāda jau nav tikai viena. Tāda ir daudz. Tāda ir ļoti daudz. Visi tie, kas startēs pasaules kausa finālā Lasvegasā, no Rietuma Eiropas zonas, tie visi ir, arī no citām zonām, tie visi ir zvaigznes. Kāda ir sajūta? Tu tagad aizbrauc uz Lasvegas, tie cilvēki, kas pievērš tam sportam uzmanību, jūs esat pasaules zvaigzne, tu esi kvalificējies pasaules kausam. Kāda ir tā sajūta un kāda ir tā attieksme no viņu puses? Viņi visi īstenībā ir ļoti vienkārši un traucīgi cilvēki. Nav nekāda neiedomīga, neko pretīm nākoši sveicinās un pilnīgi vienkārši cilvēki. Neviens nav tur tāds, kurš atbrauc un viņam pienāk klāt un paprasa uzrakst man lūdzu autogrāfu, viņš tur paņem motiņu un labi. Tāda sportisti jūs neesat. Nekas tāds nav redzēts. Kaut kāda, iespējams, kad ātras sacensības, kur ar zirgiem skrien un kur ir tie žokeji, ja, kas viņiem sēž virsū, viņi tur ir savā starpā viens otru gatavi nogalināt. To mēs nezinām, kā tur ir. Jums gan nekas tāds nav. Mēs esam konkurenti tikai sacensību laukumā. Ārpus sacensību laukuma visi ir pazīstami, visi ir paziņas draugi, palīdz viens otram ar ieteikumiem, konsultācijām, kā labāk, vieglāk veikt maršrutu konkrētā vietā. Tu prasīji par tām zvaigznēm un par tiem pārdzīvojumiem, par to, cik vienkārši vai nevienkārši cilvēki ir tajā sabiedrībā. Es varu izstāstīt vienu piemēru, kas bija pagājušajā gadā no Lionas, no pasaules kausa fināla.
kā tribīnēs ir kaut kāda konkrēta vieta, kas ir jātniekiem vēl, vesels sektors, kur sēž jātnieki, kur sēž tur zirgu saimnieki, komandu vadītāji, treneri, katram iedalīts. Un mums priekšā sēdēja, mēs viņu saucam par Berbām omīti, Madilēna Vinter-Šulce, kurai ir 75 gadi, laikam tagad palika, kas ir Vācijā ļoti liela zirgu īpašniece, viņiem 60-70 zirgi apmēram ir visi ļoti augsta līmeņa. Viņas sportisti un viņas zirgi ir tur vairāk kārtēji pasaules kausu ieguvēji, olimpiskie Eiropas čempioni, tos viņu tituls var saukt. Un tas, kas mums bija vissirsnīgāk, tajā brīdī, kad leca viņas ķēma un viņas sportists, viņa pārdzīvoja tieši tāpat kā mēs. Viņai tas ir jau entais pasaules kausa fināls, entais lielais turnīrs, un viņai arī bija viss tas, kad un viss, un tas ir tik forši redzēt, ka, vienalga, cik tev ir naudas, vienalga, ko tavs sports ir sasniedzis, bet, ka tas sports, visiem ir tāds, ļoti sirsnīgs un ļoti aizrautīgs un tāda ļoti, ļoti liela līdzjūšana tajā visā ir, vienalga, cik ilgi tu startē. Tā ir, laikam, ja tu to sporta veidu iemīli, tad ir viss, tad ir līdz galam. Ir kādā brīdī bijis, kad pietiek vai nē? Man... Jā, godīgi sakot, nav bijuši tādi brīži, kad domāts, jo viss jāmet miers ir jāšanas sportām, iešu tur spēlēšu basketbolu vai kaut ko citu. Nav tā bijis. Kristaps jau ļoti jauns, viņš ir tikai savu ceļu pašā sākumā. Savas profesionālā sportista karjeras pašā sākumā, faktiski. Futbolisti, basketbolisti, viņiem karjera ir, līdz 40 apmēram, teiksim tā, arī hokejā līdzīgi, ja. Pat vēl mazāk, tur basketbolisti jau beidz ātrāk, jāšanas sportā. Tie lielākie meistari ir ap 40, 50. Tas ir tas, kad viņi ir viss. Bet pieredze tad viņiem protams, ka viņi jau no bērna kājas tur no 11 gadiem. Cik tev sanāk sezona? Kad sākās un kad beidzās sezona? Principā sezona iet visu gadu. Ir vasaras sezona, kad lecam ārā uz ārlaukumiem. Tas ir sākās no aprīļa apmēram līdz tur oktobrim, septembrim tā. Un tad no oktobra līdz martam ir ziemas sezona, kur lecam hallēs, piemēram, Arēna Rīga vai tāda tipa halles, iekšā laukums, liels tribīnes un tā ir ziemas sezona. Un iet visu cauri gadu, tad sanāk tā apmēram, ja tu izdomā šogad saplānot, es jūlijā aizbraucu un tikai nākamgad jūlijā atbraucu. Vai kaut kas tāds arī ir iespējams, vai nē, vai to neviens zirgs nepavilks? Tāpēc ir vairāk zirgi? Ir vairāk zirgi, jā, un nē, tas ir iespējams, jā. Piemēram, mēs no Eiropas aizbraucam uz gadu uz Ameriku, gadu leksim Amerikā sancībās, jā, brauksim atpakaļ. Tas viss reāli. Bet jebkurā gadījumā, tas sporta veids ir tik interesants un vīts un noslēpumaini pilns. Man viņš ir noslēpumaini pilns. Jūs tenī sportā zinat gandrīz vai visu, katru niansi, katru sīkumu. Tas ir tieši tavā Grand Prix, ja? Pareizi pateicu. Sacensībās. Tev Man viņš kā skatītājiem liekas, man ir vēl tik daudz, kas jāmācās, man ir vēl tik daudz, kas jāzina. Ir kaut vēsturiski, kā viņš Latvijā ir parādījies, apmēram. Man liekas, ka mēs neesam tie lielākie vēstures pārzinātāji, diemžēl. Kā viņi Latvija, bet man liekas, ka arī militārām vajadzībām. Arī militārām vajadzībām 30. Sākotnē darbam un tad militārām 20, vajadzībām. 19, pagājušā gadsimta 20. gadi jau bija pirmās sacensības, kur militāristi. Sākumā, olimpiskajās spēlēs arī līdz kaut kādam konkrētam gadam tikai militāristi varēja piedalīties vispār. Jā. Tas nebija civilo sporta veids sākotnēji. Jā, Latvijā sākās 20-30 gados. Jau sacensības jau tā. Kā Anglijā, augsta līmeņa ģimenēm meitām ir obligāti zirgu skola, jāaiziet jāšanas skola. Tās manieru skolas, vai kā viņas saucās, tad arī kādreiz tas bija, kur tikai militāristi varēja nodarboties. Tagad arī vēl ir sportisti, kas militārajās formās startē Itālijai. Jā, ir sevišķi Itāļi, viņi citi, teiksim, jātnieki standartā jāja ar baltām biksēm, melna zābaki, melna žaketi vai sarkana žaketi. Tas tur žaketes krāsa var mainīties, jā.
Itāļi lec visi ar zaļām biksēm. Nu, militārajās formās. Zaļa žaketa, zaļas bikses, tas viņiem vēl projām ir ļoti izteikti. Tad pieskarāmies pie formām. Es vienmēr saku, Itāļi lec savās formās, un tad pārsvarā es redzēju tādas tumšas formas, baltas bikses. Ļoti klasiski viss ir ļoti, nu, ir noteikumi, kā sacensībās ir jāģērbjās, nevar atnākt jebkādā izskatā. Un konkurā un iejādē tas ir nu, ļoti strikti un savā ziņā asketiski labi ir pieļaujams dažādas lietas. Tur pēdējos gados parādās dažādu krāsu žaketes, bet arī nekas tāds ļoti spilgts, klasiskās, mierīgās krāsās pārsvarā, nu, vai sarkanās. Principā, vēl aizvien, man liekas, ka nolikumā, noteikumos FEI ir rakstīts, ka žakete var būt melnā vai sarkanā krāsā. Ja ir citā krāsā, tad ir jāiet prasīt tiesnesim atļauju, vai tu drīkst startēt šādas krāsas žaketēm. Nu, tad atkal no tiesneša gara stāvokļa tas ir. Nē, nu, bet šobrīd, nu, teiksim, ja man būtu, vai ja Kristipam būtu, nezinu, tur rūtaina žakete ar sarkanām puķītēm, tad viņam būtu jāiet prasīt tiesnesim, un tiesnesis visdrīzāk pateikt, ne, čalīt, tā ir necieņa pret tiesnešiem un sportu, tu šitādā žaketē nestartēsi. Bet visas pārējās krāsas, kas ir mierīgas, kas ir vienkrāsainas, tās, manuprāt, ir pieļaujams. Atkarīgs no tā, cik tiesnesis strikt skatās. Tas ir, lai... Bet ir zolīdi jābūt. Zolīdi jābūt, jā. Tas ir, lai daudz maz tos zirgus noturētu tādā mierīgā, vai ne? Tas ir elitārs aristokrātisks sporta veids. Un cienot tiesnešus un cienot sportu, ir jābūt zolīdam. Jābūt obligāti baltai apkaklītei, šlipsai vīriešiem obligāti. Šlips nedrīkst tur plenderēties ārā no žaketes, šlipsai ir jābūt iekšā. Nu, reizēm gan gadās, protams, ka, teiksim, sevišķi lecot augstos lielos maršrutus, gadās sportistiem, ka tur tā šlips iznāk ārā, par to neviens nepārmet, bet principā, jā, tā forma ir noteikta un viņa ir zolīda un noteikumos ierakstīta, un tas ir jāievēro obligāti. Pie ļoti lielas temperatūras vasarā tiesnesis var atļaut nelikt žaketē, bet tikai kreklā. Tas pats arī ļoti lielā lietus gadījumā ārā. Bet tikai ne galvenajā Grand Prix maršrutā. Tur nē. Galvenajā maršrutā viss ir standarts. Es reiz uzdošu vienu tādu jautājumu. Mēs runājam par to sportu. Kā ir ar dalībniekiem? Ir kaut kādas vecuma ierobežojums? Ir tā, kad meitenes un puiši ir nodalīti? Vai viņi startē kopā? Vai tas ir... Kā tas ir no tās puses skatoties? Nē, meitenes ar puišiem lec kopā. Tur nekas nešķiros. Vecuma grupas ir pieaugušie drīkst lekt no 18 gadu vecuma. Drīkst piedalīties kopā ar pieaugušiem. Tur pasaules kausos, čempionātos, olimpiādē arī. Tur ļoti sīks diezgan. Tas ir no 18, jā. Vecuma grupas vēl ir juniori līdz 16 gadi vai līdz 18. Ir līdz... Ir jaunieši... Līdz 16 līdz 18 un ir arī U25 atsevišķas sacensības. Tad tie sadalījumi vecuma grupās arī ir. Tad nevar, teiksim tā, kad kaut kāds 22-gadīgais aiziet uz 18 grupu, kurš zina apmēram, viņš ierauga tos šķēršļus un viņš zina, ka viņš viņus pārliks. Te sākās tas, kas ir tas sarežģītākais un grūtāk izskaidrojamais, ka ir, piemēram, Latvijā ir arī atvērtie maršruti, kur var startēt pilnīgi jebkurš, gan bērns no 12 gadu vecuma, gan 65-gadīgs onkulis. Bet ir, teiksim, kaut kādas kvalifikācijas sacensības vai ieskaitas sacensības, ja tu cīnies par titulu, tad tu esi, tu startē, teiksim, nacionālais čempionāts. Latvijā notiek. Jā. Tur ir sadalījums bērni līdz 16 gadiem, jaunieši līdz 18 gadiem, pieaugušie amatieri lec tur arī atsevišķās divās konkurencēs. Pasaulē arī līdzīgi. 12-gadīgs bērns nekad neliks olimpiādē. Olimpiādē lec no 18 gadiem. No 18 gadiem. Labi, vēl viens tāds jautājums. Kas bērnam ir jāizdara, ja viņš ir izdomājis to, kad viņš grib iet nodarboties ar jāšanas sportu? Ir sporta skolas tieši iesācējiem bērniem, kurās var pieteikties. Mums tas ir Rīgā, Kleistos, Latvijas Jautnieku federācija organizē. Tad arī viss iespējas. Iespējas ir un neviens tev nedzīs projām. Tikai jāiet ir un jārunā, jāuzdrīkstās. Ir jāiet, ir jāmēģina. Mācību grupas ir ap Rīgu un arī tālāk no Rīgas lielākos staļos. Tur, principā, visi atvērti, manuprāt, un pretīm nākoši. Jo, kā katram jau ir interesi piesaistīt tam sportam cilvēkus.
Tas ir ļoti jauki. Mums gan ir tā, ka mums laiks ir atkal beidzies. Protams, mēs varētu runāt, jo tas sporta veids ir diezgan interesants. Ko es gribētu pateikt tev, Kristap? Es, protams, novēlu visu tev to labāko. Novēlu tev nokļūt Olimpiskajās spēlēs, kvalificēties. Un es domāju, ka tagad arī pasaules kausā parādīt sev no labākās puses un parādīt to, ka Latvija tomēr var, jo mēs mazā Latvija to savu vārdu pasaulē esam iznesuši no daudz un dažādu, un kāpēc ne arī šādā veidā to iznest. Ar to es tev novēlu visus panākumus. Tev, Ilze, es novēlu, lai tu turpini viņu atbalstīt un palīdzēt viņam. Es domāju, ka gan jau, ka ne tikai menedžmenta ziņā tu viņam palīdzi, bet arī citreiz pasaka, ka Kristaps saņemies. Kad nevar nekādas vājības atļauties un vēl visu kaut ko. Un tagad parādīsim skatītājiem to video, kur jūs Rīgā nostartējāt. Jā, mūsu pirmā Grand Prix uzvara. 2013. gada. Jā, tad tagad mēs atvadīsimies no skatītājiem. Liels paldies, ka bijāt ar mums kopā. Es ceru, ka jums arī radās kaut kāda interese tagad par zirgu sportu un kad ir iespējams, ka jūs kādā pavasara dienā vai rudens dienā vai vasaras dienā aizbrauksiet uz kādām sacensībām un paskatīties. Vēlreiz paldies jums. Paldies. Paldies jums, skatītāji. Lai jums jauks vakars. Uz redzēšanos.